Sveiki visiem! Šodien jauns video. Šodien būs mans otrās sacensības autosprintā. Un pie tam tai pašā trasē, kur es pagājušajā ar Mazdu izmetu kūleni. Bet šoreiz brauksim ar Hyundaju. Tā kā cerams, ka šoreiz neizmetīšu kūleni. Man tik baida viena lieta. Man nav apdrošināšana, man nav LAF licences vēl joprojām. Es vakarā izsūtīju pieteikumu un samaksāju, bet vēl nekā nav. Tā Hyundai numurs ir dabūjis. Uz kapotu uzlīmi dabūt, kā pa brīnumam pat izgāja tehnisko komisiju es ar viņu. Un arī būs GoPro. Būs mācība no pagājušajās reizes, ka vajag uzlikt GoPro. Ja, nu kas? Nu ko? Stāvju rindā uz pirmo braucienu. Mēģinājums kā ies. Pirmais brauciens sākās. Tūlīt jau drīz.
vakar aizķēru. Baigi slīd. Viņš grūti kontrolēt to mašīnu, baigi, reāli slīd ritīgi. Tā pirmais brauciens ir nobraukts. Trasa, manuprāt, diezko slīd, bet nobraucu 2:58, manuprāt, šito braucienu. Tagad jāgaida otrs brauciens, kas sāksies, ka izbrauks tagad visi pārējās klases. Un, jā. Vienīgais es diez vai, ka nākamajiem braucieniem es vispār redzēšu savu laiku, jo man telefonam ir 30% pašlaik. Viņš neizvelks vairs tik ilgi. Tā kā rezultāts redzēšu tikai tad, kad es būšu ticis mājās pie lādētāja. Otrs brauciens sāksies. Man liekas, ka bija bijuši labāk.
nebija tik traki kā pirmā reizē. Vēl viens brauciens, tad tikai palicis vairs. Pēdējais brauciens. Pirmā avārija šodien Gonkā. Labi, ka tas vismaz es šoreiz neesmu. Šis, manuprāt, bija vispār vislabākais mans brauciens. Šajā es jūtos vislabāk. Viss salons putekļos. Šajā pat es sasvītu šajā braucienā. Šis bija labs, šis man vispār pašam patika.
pēdējais brauciens reāli, manuprāt, bija vislabākais man. Vismaz pēc sajūtām. Šīs brauciens rīdīgi patika. Pašam likās diezko normāli. Pat iesvīt bišķi šajā braucienā. Tagad ir visi braucieni nobraukti. Tagad nobrauks pārējās klases un tad jau ir apbalvošana, kurā es nebūšu, tas ir 100%. Bet, jā, tā jau atpakaļ uz mājām. Bet Hyundais ir reāli izturējis pirmās sacensības. Tas ir kaut kas. Gonka ir noslēgusies. Hyundais reāli izturēja visu gonku, visu spīdzināšanu godam. Tagad jau krāmēsies jau virsū un brauks jau mājās. Un, jā, rezultāts vēl es nezinu. Es tik pašlaik zinu pirmam braucienam, kas bija laikam 2,58, pa ko vispār vēl es brīnos to, kad man bija tā, ka es aizķēru roteri un pa to ir 10 sekundžu sots. Man nav neviens sots nemaz ielikts. Līdz parādīšu rēkuļu. Šīdais ir no riepām, kur es roteri ielikos. Un tā pa lielu vispār nekā nav sūds. Un jā, par to man vajadzēja būt 10 sekundžu sodam. Bet nebija. Kā? Labi, ka tā. Bet tagad sagaidīs rezultātus. Droši vien jau, kad līdz apbalvošanai jau būs izlikti. Tad es jums pateikšu rezultātus. Un Taisno ārā. Tātad par rezultātiem. Tīmās špikerīts uzrakstīts pa visiem braucieniem, kādi man bija laiki. Tātad pirmais brauciens, es startēju kā 15. Un mans laiks bija 2 minūtes, 58 sekundes un 840 milisekundes. Un es nedabūju 10 sekundžu sodu par to, ka es aizķēru roteri. Un es pacēlos, es vairs neatceros. Nē, es nepacēlos uz augšu tai braucienā. Es paliku 15. Jā. Pēc tam otrajā braucienā, lēnākais brauciens, kas man bija, tas bija 3 minūtes un 6 sekundes, bet es no 15. vietas pacēlos uz 13. Un trešajā braucienā pēdējā, kas man likās visātrākais, kas arī pēc būtības bija ātrākais, bet ne tik ļoti ātrs, kā pašam likās, bija 2 minūtes 58 sekundes
un 720 milisekundes. Un es pacēlos uz 12. vietu no 13. Un beigās kopvērtējumā es tais gonkā paliku 12. vietā no 15. Bet kopā laikam manā klasē bija 16 dalībnieki. Tā kā priekš pirmās finišētās gongs, manuprāt, tas ir ok. Tā kā drīz jāgatavojas jau nākamai gonkai. Droši vien, ja jūs gribat, ierakstu komentāru, uzfilmēšu arī es to gongu. Tā kā paldies par skatījumu un līdz nākamam video.